Portfolio for Employment is a new project funded by the European Commission through the Erasmus Plus programme. Sauc Līga, un es pavisam nesen izgāju cauri aktīviem darba meklējumiem, un es vēlējos pastāstīt par savu pieredzi. Meklējot darbu, es izgāju cauri dažādiem piedāvājumiem un izsūtīju savu CV uz tādām pozīcijām, kurās es sev izskatīju sev svarīgus faktorus, un kas man likās, ka man varētu būt piemēroti. Tur es izskatīju par to, kāda ir darba kultūra, vai viņiem tiek piekopta šī mentoru sistēma, kādas ir ģerbšanās etiķete, un vai šī darba vieta ir ergonomiska un manām mājām, tā, lai viss būtu ērti. Un es tiku uzaicināta uz vairākām intervijām, taču, diemžēl, pēc šīm intervijām es saņēmu diezgan negatīvu atbildi. Man e-pastā tika atsūtīts ziņojums, ka darbu es neesmu saņēmusi. Un, protams, es sajūtos diezgan nelāgi un biju nesaprašanā, kādēļ šo darbu es neesmu saņēmusi, jo, diemžēl, nekāda atgriezeniskā saite netika dota, kas paskaidrotu, kāpēc es neesmu pieņemta darbā un kas man būtu nākotnē jāpilnveido, lai es iegūtu šo pozīciju. If you have any questions, you can always contact your educational tutor using the PFE Community of Practice on Telegram. You can also contact the PFE partners by sending a message using the PFE Facebook and LinkedIn pages, by leaving a comment underneath a video on the PFE YouTube channel, or by email via the PFE website. All organisations that use the PFE resources need to set up a clear policy for data protection in line with the requirements of GDPR.